protams, mums ar Tukumu vienmēr Tukumā bija diezgan grūta spēles, un arī Jelgavā bija grūta spēle, jo komanda ir tāda, kas ir ar raksturu, viņi gatavi padauzīt arī pa kājām, ja vajag, un ja vajag iedot par īkli arī, lai panāktu vajadzīgo rezultātu. Principā visas spēles gaitā mums piederēja, zinām, iniciatīva, kāda viņi ir arī ļoti daudzās spēlēs mums šo sezonu, bet varbūt arī, nu, teiksim, pietrūka pirmām kārtām tādu kvalitatīvu momentu izveidošanu caur pēdējo piespēli, un arī, ka tie momenti tika izveidot, jo pirmajā puslaikā bija vismaz momenti 5 tādi, kuros varējām mēs gūt vārtus, pretinieki principā atbildēja ar vienu momentu tādu. Tad arī, kad tika izveidot, viņi pietrūka pēdējā sitiena, un tā nav laba tendence, ka mēs pieņemsim izgājumu 1 uz 1, nevaram realizēt, un tad, kad mēs sodu laukumā esam 3 mūsu spēlētāji pretinieki sodu laukumā, nevaram sadalīt bumbu, kurš tas sitīs to golu. Un otrajā puslaikā, principā, sākās otrais puslaiks ar apusējām vārdsargu kļūdām no sākuma. Un vārdsargs mums uzdāvināja vārtu gūmu, pēc tam mūsu vārdsargs atbildēja tādu pašlaipnību, lai būtu interesantāk līdzjutējiem, bet ne treneriem un komandas pārējiem spēlētājiem. Bet nekāda panika nebija. Protams, vēl par labu mums arī nospēlēja tas, ka tukumnieki palika mazākumā. Kaut gan es uzskatu, ka tiesnesis rīkojās principā visās epizodēs ļoti kvalificēti. Un es varu teikt, ne tāpēc, ka pretinieki komandas spēlētāji noraidīja, bet vispār par visu spēli, arī par tiem sodu sitieniem, arī uz mūsu vārtiem. Vispār viņi visi bija pamatoti. Bet pēc tam jau tukumniekiem sāk klāties grūtāk, jo tomēr paliekot mazākumā, viņi arī fiziski nogur. Mēs kārtējo reizi var pateikt, ka nospēlēja diezgan labi arī tas, ka mums ir iespēja kvalificētas maiņas izdarīt. Un šodien arī principā 3 spēlētāji izgāja uz maiņu, tādi, kas uzreiz pastiprināja spēli. 2 no viņiem arī uztaisīja izšķirošo vārdu gūmu. Lončakovs aktīvi nospēlēja uz apspēlēšanu, atmeta bumbu Petkevičam, kurš arī guva uzvaras vārdus. Tā kā varbūt spēle nebija pati skatāmākā, un man jau arī ir vēlēšanās redzēt tādu pārliecinošāku spēli, bet es varu teikt, ka, principā komanda nospēlēja normāli vidējā līmenī. Nevar teikt, ka mēs parādījām tādu ļoti kvalitatīvu spēli, bet īpaši arī nevienu lamāt vai pelt es nevaru. No tā viedokļa, kad viss centās, kaut kur mazliet pietrūka precizitātes piespēlēs, un varbūt, ka tomēr arī vajadzēja mazliet ātrāk spēlēt ar bumbu. Bet mēs esam priecīgi par iegūtiem 3 punktiem Tukumā, un es domāju, vērojot šodienas tukumnieku spēli, es domāju, tīpaši savās mājās viņi nebūs viegls pretinieks nevienam, jo viņi būs gatavi sisties un cīnīties līdz pēdējai bumbai, līdz pēdējai momentam. Tas īsumā tā viss.